Sveiki, skatītāji! Paldies, ka seko līdzi un skaties, un Dievs sūta vārdu. Un šodien man vārds ir par Gideonu. Un mēs ļoti labi zinām Gideonu, mēs zinām viņa uzvaras, mēs zinām, ko viņš atbildēja, kad pie viņa atnāca Dievs un eņģelis atnāca, lai viņu uzrunātu un sacītu stiprais un varenais vīrs. Un ko Gideons sacīja? Viņš teica, bet kungs, piedod, bet vai tiešām Dievs ir ar mums? Un ko mēs darām? Mēs esam kaut kādā ziņā līdzīgi. Protams, ka pēc Gideona viņš tika ierakstīts Bībelē, viņa vārds tika atzīmēts, par viņu ir uzrakstīts vairākas nodaļas, nevienā grāmatā vien. Un ka mēs varam redzēt, ka patiesībā mēs šodien arī tieši tāpat uzvedamies. Ko mēs darām? Mūsu pirmais arguments, ka Dievs atnāk pie mums, ko mēs sakam? Kāpēc bēdas ir tautā? Un mēs tieši tāpat mēs skatāmies pirms uz kopējo kontekstu. Mēs sakām, kāpēc karš notiek, kāpēc Āfrikā mirst mazi bērni. Un pirmais fokus, ko mēs skatāmies uz tautu. Pēc tam Gideons, viņš saka, otrs viņa teikums ir, par ko viņš saka, kur ir tie brīnumi, par kuriem stāstīja tēvi. Viņš pievērš jau tuvāk lokāli pie savas dzimtas, ka mani tēvi man ir stāstījuši, mūsu senči ir stāstījuši, kur ir šie brīnumi, kur ir šīs liecības. Nākamais, kad eņģelis viņu jau ar vienu tā kā personīgāk uzrunā, viņš saka, bet kāpēc manam namam uzbrūk šie ienaidnieki? Un viņš jau ir nonācis līdz savam namam, līdz savai apkārtnē, līdz savam tuvējam rajonam, līdz savai kāpņu telpai. Un vai mēs nedaram tāpat? Ka mūsu pirmais ir šis uzbrukums, kāpēc visiem? Pēc tam, kāpēc Latvijā? Pēc tam, kāpēc manā mājā viss ir tik slikti? Un tālāk, kad viņš pasaka, kad viņš ir mazs, ka viņam nekā nav, viņš nāk no šīs te vismazākās cilts, kura ir Izraēla tautā. Kas notiek tālāk? Mēs varam redzēt tālāk šo te risinājumu, ko Dievs izdarīja. Tad, kad jau paskrienot uz priekšu notikumiem, kad viņš sacīja pēc viņa tām personīgām cīņām ar tēvnām, ar šiem te elku koku nociršanas un sadedzināšanas pēc upuru pienešanas, kad Dievs viņu sūta reālā darbā, kad viņš jau ir noticējis, kad viņš ir saņēmis zīmi, kas tālāk notiek. Gideons atved šos 30,000 cilvēku, un Dievs uz to visu noskatīdamies, viņš saka, cilvēku ir pārāk daudz. Un kas notiek? Pirmais, patiesībā, tas ir tāpat kā līdzīgi kā kristiešiem, draudzē, baznīcā. Pirmais, kā atsijājas cilvēki ir, viņš saka, tie, kuri baidās, lai dodās mājās. Un kas paliek? Paliek pār šie te 10,000, jeb 2/3 paliek pār, 20,000 vienkārši aiziet mājās. Tas ir līdzīgi kā, teiksim tā, draudzes gans paziņo, ka mums būs evaņģelizācija. Nākat cilvēku uz evaņģelizāciju, un šīs te 2/3 aiziet prom vienkārši, jo viņiem ir bailes. Mēs principā nekur tālu neesam aizgājuši no šī te, kad bailes ir viens no lielākajiem Dieva tautas iznīcinātājiem. Jo šī te visa cīņa notikās Izraēlas tautas iedzīvotājiem. Un pirmais bija bailes, kas atsijāja visu lielāko daļu no cilvēkiem. Un palika šie te 10,000. Un tālāk Dievs vērojot to, viņš saka, vēl ir par daudz. Un ko viņš izdara? Viņš liek tādu specifisku darbību, aiziet pie ūdens tilpnes un lai cilvēki padzerās. Un tie, kas uz ceļiem notupsies viens un dzers, viens ar plaukstu un viens pa taisno no ūdens padzersies. Un paliek šie 300 vīri. Un interesanti sanāk, pareiķinot šo te proporciju no 30,000 uz 300 vīriem. Un atgriežos atpakaļ pie pirmā argumenta, ko saka Gideons. Viņš saka, ka es nāku no vismazākās cilts. Un kas man ir? Otrais pēc tam viņš sacīja, ka mums uzbruk ienaidnieki manam namam. Un viņš teica, ar ko lai es glābi tautu? Un viņš saka, mēs esam visnabadzīgākā dzimta. Un trešais viņš saka par savu namu, ka es esmu pats jaunākais. Un ko Dievs saka? Viņš uz to atbild caur darbību. Viņš paņem šos 300 vīrus, kas principā ir 1% no tā, kas viņam viss bija. Ka Dievam nevajag šos te 99%
tas, kas pieder tev. Viņam vajag tikai šo 1%, un viņš pats vadīs. Ka viņš pats izvedīs cauri ar šo te 1%, kas tev ir. Tiešām, ka tev nav vajadzīgs daudz, nevienam no mums nav vajadzīgs daudz, ir vajadzīgs tikai tas, kas mums pašiem pieder. Un vēl vairāk, ar kādiem ieročiem viņi gāja uzvarā. Kas bija šie ieroči? Tās bija tauras, vienkārši šie te aunā ragi, kas izdeva tādu speldzīgu, griezīgu skaņu. Tās bija tukšas krūzes un tās bija lāpas. Un tas arī nav nekas daudz. Tas pat ir mazāk par 1%. Tas, kas mums pieder no tā visa lielā, ko mēs esam saņēmuši, no visām šīm te mūsu dāvanām, mūsu finansiālā, no mūsu ģimenes, no viss, kas mums pieder, ir vajadzīgs tik maz, ka Dievs, kad mēs atdodam savu dzīvi, viņš no mums paprasa šo te mazumiņu. Vienkārši tauri, kas ir viens aunraks, tukša krūze un lāpa. Un Dievs pats iesēja šīs te bailes ienaidnieka apmetnē un bija sūtīts sapnis, kad cilvēki vienkārši redzēja un viņi to iztulkoja un viņi to saprata, ka Dievs bija sūtījis to, kad nāk šis te labi tāds izceptais klaips ar maizi tāds, un ka viņš noripos un ka tas ir Gideons. Brīnišķīgi, kad Gideons vienkārši ka no viņa patiesībā, kā no trauka, tika prasīts tikai tas, ka viņš atrodas tur, kur Dievs viņu vēlējās redzēt. Un vēl vairāk, Dievs ir tik uzticams, ka tad, kad Gideons uzdev šos te kompromatīgos jautājumus par to, ar ko tad es izglābšu tautu, un ka es taču esmu nabadzīgs, un ka pats es esmu visjaunākais, viņš prasīja zīmes. Dievs iedeva viņam zīmes, pat 3-kārtīgi. Viņš iedeva viņam zīmes, nestot uz visām šīm te cilvēciskajām šaubām. Dievs apstiprina savu vārdu. Varbūt mēs vienkārši varam tur, kur bija par šo te vilnu, kad vienu dienu, lai klons ir slapš, un vienu dienu, lai šī vilna, un tas ir tik pārdabis, ka tu no šīs te aitas vilnas var izspiest ārā krūzi ar ūdens. Cik Dievs atbildēja pārbagātīgi, cik ļoti viņš stiprināja. Un vēl vairāk Gideonam Dievs sacīja tā, ja tu baidies iet, tad ņem līdzi savu draugu, savu ieroču nesēju, savu palīgu, ņem līdzi puru. Un cik tas ir interesanti, ka Dievs atļauj arī mums ņemt sev līdzi, lai uz mūsu vājībām, ka mēs varam atrast sev kaut kāds mierinātājs, ka mums ir šie cilvēki blakus, kas mums var būt par atbalstu, ka tev tas nav jādara pat vienam. Dievs tev izraug, un tev tas nav jādara vienam. Un Gideons izved šīs te varenās cīņas, un viņa dzīves laikā valdīja Izrēlā miers. Cik interesanti. Un vēl viens interesants faktors, ko mēs varam ieraudzīt, ka tad, kad viņš jau bija jau šajā te 8. nodaļas beigās, kad Dieva vārds saka, ka Gideons jau aizgāja pie saviem tēviem, viņš jau nomirs, jau gados vecs, tad pēc tam nāca pēc viņa dēls, kurš ienes kaut kādā ziņā šo mantojumu no tā, kas vēl bija tā kā atstāts, kas nebija iznīcināts, un notika šīs te kaut kādas nelaimes, ka šī paudžu maiņa atkal ievieš kaut kādu atkrišanu no Dieva, ka viss tas mantojums, ko viņš bija saņēmis, ka tas izpildīja savu darbu, ka viņš izpildīja savu darbu, bet to, kad bija kaut kāds šīs te ienaidnieks, kas nebija iznīcināts, kas bija atstāts, ko mēs esam atstājuši, ka mēs neesam tikuši galā ar savām kādām paudžu lietām, ka tas atkal ieiet darbībā, kad asins it neko neaizmirst, ka tās visu atceras. Un pēc tam tālāk stāsts arī pavēršās diezgan interesanti, un šis te interesanti, vai ne, kad Jerubāls, kurš ir arī Gideons, kā viņa vārds nospēlē pēc tam un atgriežas atpakaļ savā darbībā, ko tēvi bija iedevuši, ka viņš sāk strādāt un vārds izdara to, kam viņš bija sūtīts. Tā kā seko līdzi jaunumiem, seko līdzi jaunam vārdā, ka mēs varam dalīties, un tu vari skatīties līdzi, ko Bībele mums pasaka par kādām lietām, ko mēs patiesībā reizēm nemaz tā nepamanam. Ka mums ir vajadzīgs cilvēks, kurš dalās, un mums ir vajadzīgs cilvēks, kurš skatās, un var droši rakstīt komentārus, izteikt savu viedokli, kam tu piekrīti vai nepiekrīti,
Un sekot līdzi ar savu un atbalstīt mūs ar savu patīk.